vai aprecoties jāmaksā vīra parādi. Šo visu var piemērot arī mainot dzimumus vietām, jo likums nedala cilvēkus vīriešos un sievietēs. Vēlos apprecēties, zinu, ka topošajam vīram ir parādi. Baidos, vai aprecoties vīra esošie parādi netiks piedzīti no manis? Nē. Vīra parādi tiks piedzīti no vīra algas un viņam piederošās mantas, kas reģistrēt uz vīra vārda pirms laulības. Ja vēlāk, jau esot laulībā, iegādāsieties īpašumu, nav būtiski, uz kur laulātā vārda tas tiks reģistrēts zemes grantā, tad piedziņa var tikt vērsta uz pusi no šī īpašuma, vīra daļu. Piedziņa par vīra parādiem nevarēs vērst uz laulības laikā iegādātu īpašumu. Pirmais variants. Ja tas ir reģistrēts uz sievas vārda, un ja būs atzīme zemes grāmatā, ka šis īpašums ir sievas atsevišķā manta, tā tad pieder tikai sievai. Otrs variants. Ja īpašums būs reģistrēts uz sievas vārda un tiks noslēgts laulības līgums pie notāra par mantas šķirtību, līdz ar to īpašums pieder tikai sievai. Tas viss attiecas uz situācijām, ja vien nav noslēgti kādi citi līgumi, kas paredz citus noteikumus, piemēram, ar banku.